Sveiki. Tā pamazā. Tā. Kas domā? Ar ko tā? Karoči, es par to visu nolabas, viss skaidrs. Viņam vakardien nav viena raportu uzspies Denis, bļē. Tas jau nav nopietni. Viņš staigā, bļē, vienkārši ceļina pravienu, bļē. Nevienu nečakrē, bļē. Uz viņu uzrakstīja to papīru, ko viņš tur atnāca bez kratīšanas, vienkārši uzrakstīja. Viņš šāks ar visu ķerstīšu toļu. Kas tās par medībām tādām no Denis puses. Bišķi nav nopietni. Šito te. Tu mums aplauzi, saproti, mēs uztaisījām kontrolpirkumu no tā Andra. Kas ir korpusā 64 kaut kādā tur. Tu saprati, par kur Sirms tāds. Kas tirgoja, bļēt, Subiku. Tu jāsgāja prihvatīja ar Jansonu, bļēt, ka viņš mums atpakaļ naudu atsūtīja. Mēs nevarējām hlopnīt. Droši vien, jā, tas laikam, jā. Viņu ar Jansonu prihvatīja vai kā tur huīdzina. Es viņam teicu, viņš tikus viņu patrošiem zonu. Un все, короче, tu viņu, bļēt, prihvatīja, viņš mums atpakaļ naudu atsūtīja un visu, viņš, bļēt, vairs nav. Tipa, viņš ne при делах vairāk, jā, bet mēs viņu gribējām sodīt par to, ka viņš, bļēt, Конечно, Artūru arī, bļēt, visi tie, kas tirgo uz zonu. Artūru Dubrovski? Tas, kas tur tirgo, jā. Visus viņus uz zonu, uz pāris dienām. Kā šitie uzvedas, bikernieks ar Marku? Tā, bļēt, huņas, paši pasēd, Staigā viņi tur dzirdēt, šodien pie manis bija atskaries kaut kāds tas Janka, bļēt, viņš tur met ārā no hatas. Bļēt, dzirdēt, es nevienu hatā neņemšu no viņa hatas, uz iesaku. No viņu katā? Jā, viņš tur, kaut kāds tur ir maļcevs, viņi tur šodien met ārā, bļēt, no rīta, bļēt. Tas uz skrēju meklēja vietas, bļēt. Šito te, kā viņš atsimēs. Ko es vēl gribēju? Jā, netaisās, ka sasist vēl kaut ko. Sasist ne, bet es starp mūsim, jā. Raivs pateica, ja jūs, karoči, atpakaļ neuzliksiet ziedus pie svidankām, kaut tie grozus. Ar puķiem, tos kaut kāds tur tos puķis, lai, bļēt, vismaz, radinieki, jā. Viņš pateica, es vienkārši tādu, dzirdēju, ka viņš nopludinās kaut kādu huņu internetā. Kaut kāds sociālos, bļēt. Pat nav viņam mierā, bļēt. Bet es tev uzreiz saku, ir, bļēt, safilmēts, Tā to, kad zeki liek, bļēt, dzeloņdrāts, zeki, bļēt, to, ka tur taisītos, bļēt, ir mazai cietos remonts, bļēt, tur uz jums kompromāti, jebać cik daudz, bļēt. Tu saprot, ka tas ir girsā, Nē, kā mums šūdus, pats sev sapēsīs šūdus, man nekas pohuji visiem būs, kas tur tas dzeloņdrātas liek vai vēl kaut ko. Jums dzeloņdrāts ir firma likusi? Nē. Es lasīju internetā to rakstu, bļēt, ir 10 vai cik tur 1000 metru, bļēt. Nē, bet viņiem bija tas dzeloņdrātas jāliek. Bet tur, tas te ir paredzēs līgumā, ka tas bija. Tā žoks, kur uzlika, bļēt, ir smieklīgi. Viņi pacēl augšā un var izlīst apakšā caur viņu nahu, viņi uzlikuši to žogu. Viņi vienkārši reāli pacēl un caur viņu izlīst. Kā tas ir, kā es zinu? Mums tur, kur ilgi stāv pacēl žogu, bļēt, atvēlēts ar 2 rokām, var atvilkt un apakšā ir. Tur, ko ieslūdzīt, ja taisi, jā? Jā, nahu, dzirdi. Un kāda tur nahu drošība, bļēt, tur veku, bļēt, uz tā stūri, bļēt, kur tas sūds vienkārši uzlien augšā, tur kā diršu var uzlīst. Labi, es ar savu svaru neuzlīšu, bet tie, kas ir tievāk, viņi uzlīd, padara visu pohuj tā tavu dzeloņdrātu tagad. Viņi uzlien uz to te, bļēt, un pārpist vienkārši nomet dēlu, nahu, un pārskrien nahu, uz brīvību. Nopietni, bļēt. Ja es pensēļišu, tad varu smiektu lība. Jā, kā tu pensēji? Nezinu, jau varu iet. Tā kāpēc tu esi te? Tā kā tā. Kas te strādās, nesēļišu. Runs arī ņem līdzi pensijā. Jā, viņš ir naudos palicis, viņš ir mānīgas nākotnē par pensiju. Viņš teica, ka viņš nav līdz nākamajam gadam.
Jau tas jaunas, ka paņems pie dziesmas. Nā, ko viņi te paņems pie dziesmas? Visu dzīvi bijuši piķorki, visnormālākais cietums. Te sataisījuši kaut kādu, bļed, pēdo mafiju, bļed, salikuši, bļed, pilni. Nu, tas atkarīgs, ja tu sēdēti tā kā agrāk, tie, kas tiešām ir sakars, tad jā, a tagad tu taču visi salikti, kam ir sakars, kam nav. Bardaks. Problēmas ir Daugavpilī, viņu šeit uz piķorku, bet kaut kā mums tur citur problēmas uz piķorku. Kāds tur kontingents, tu paskaties, kas tur salasīts. Ir jau normāli, jā, ir. Širot, es tev gribēju pateikt, mēs tur ar Karluhu, ar to kā viņam Jansons, Karluhu, Kārlis. Tas zini, kur tu ieslēdz nelikumīgi. Mēs ar viņu, karoči, tos kontrolpirkumus tur taisam priekš Raivi. Gadījumā noplūdīs informācija, ka mēs tur kaut ko ņemamies ar vienkārši šeit lietas kursā, ka mēs, Tak var, viņš pats ir iejauks, ka visu... Nav, viņš vispār, ne grami vispār nav. Viņš pats pirka, viņš jau senēvats neko nedara. Es tev nopietni saku. A kurš palīdzēja Dubrovskim pirkot noskis? Tagad? Nē, no iepriekš, agrāk. Varbūt agrāk jā, bet tagad taču ne, viņš jau labu laiku jau netirgo, viņš vispār neko. Tagad nezinu, bet iepriekš to viņu visu. Nē, tagad jau labu laiku jau, все jau dzirdu. Es jau pat ar šito, kas, tas Sems, kas bija, tur, tas attiekal. Pat tur Karluhu nebija, vai, Man liekas, ka... Semam nodeva šitas, Dubrovskis, tā, caur Karluhu, kuram nometa tur no rīta. Labi, tur vēl Toļiks var būt. Viens no balandieņiem. Tā Karluhu jau vairs nav balandieši jau sen. Jā. Tagad... Cik jūs esat sekcija? Tagad 9. Ko tu vēl gribi kā piemērs kaut? Ko tad? Maļsova. Ko? Maļsova. Kur? Pie jums? Tas ir nopietni, bļed. Da jokos taču. Kuru tu gribi pie mums? Da negribu, nevienu, es tā patīk. 9 cilvēki tā. Viņi tā uz komisijas. Kurš? Viņi, tas Urbans. Tu jau viņi nevar izdarīt tā, lai atstāt viņu domā. Un tev jau tikai ar vīrības priekšnieku galveno vajadzēja padmēt to Čakariku. Kas runāja? Un ko viņš teica? Ja tu saki, ja nebūtu tas, es domāju, viens pārkāpums, vai viņam vēl viens tur bija? Jā, viņam atskatīt. Nē, tur jau rūksis, bļet, vajag uz komisijas. Jā. Nekādīgi nevar atmazēt viņu. Bet pa kādu cenu vispār nekā, jā. Es nezinu, kādā huiena informācija jābūt, es pieļauju varēšanu. Kāda? Kāda? Tu kādā tā huiena kaut kā. Kas tas ir tavā saprašanā huienīs? To, ka tev, bļed, internetā nopludinās informācija par jums, tas tev nav huienā, bļed? Nē. Tad nekāda sakara ar manu žogam nav. Nelūcim. Mums pārvalda piešķir kādas līdzekļas, viņi taču ka jūs mani nekalnīgi nolājāt Jansonu, tas ir pohuj. Es jau tev paprasīju, vienkārši, tas Roma, labvakar. Kā nolēt? Kā nolēt, es viņiem pateicu, ka Maļcovs sitīs, viņš aizēja Jansonā visu izstāstīt. Normāli. Un vienkārši ne tikai Maļcovs, viņš aizgāja izstāstīt Maļcovam, aizgāja Jansonam izstāstīt. Es domāju, tad ko runāt. Tā kā es bet klausies, tevis nav, viņš ir darbā. Viņš ir drošības darbi, kāds viņš ir drošība? Es saprotu, ka viņš strādā gadu, bļet, bet tā nedrīkst darīt. Ja kaut kas un viņš telefons. Tā kā tā. Tu viņš pats, ka moš kaut ko tur vajag, uzzināt pa Jansonu, paklausīties, ko viņš tur, vispār bez problēmām. Vai ja tev kaut kas interesē? Jansonu? Jā. Interesē, viss interesē par viņu. Kas tieši? Viss. Labi, no vienas puses es teikšu tā, ka man izdevīgi, ka viņš tur ir. Jā. Zin, vismaz tagad savu vietu zin daudz, zin, ka nav. Ka viņi nebija, tur bija tās, Bardaks? Bardaks, jā, var teikt. Viņš tāds saimniecisks, kas ir puses par tām narkotikām. Ir sevi pusīgnības. Pagaidām plusa redzu vairāk. Jā. Ne? Protams, ka plusa vairāk. Viņš jau puszonu iekārtojas pa saviem līdzekļiem.
Nu, to, ko administrācija nevar izdarīt. Kā naudu piešķir 250 pakas, pa baņu samaksājuši nahu. Tad raudāt gribās. Как saproti, ka baņu kā ne jau Lūcis remontam pieņem lēmumu pārvalda Rīgas. Klausies, es redzēju, kā Brasā taisīja remontu. Uztaisīja Brasā remontu pirms pašas Brasas aiztaisīšanas. Viņi uzcēla baņu, bļed, salika visu jaunu, bļed, un vienkārši nagļiekā aizklāpēja, bļed, ciet nahu Brasu. Tur stūrē vairāk bija, kur es katru dienu savu citas domas viņai bija galvā. Jau tie konkursi ne mēs rīkojam, rīko pārvalda. Un tā komisija iepirkuma ir tikai pārvaldes pārts, mums ietuma nav neviena. Kas tur notiek un cik tās summas viņi tur sev saliek kabatās kuģi. Tā. Tu, ja kas ar šito Romu var sarunāt, ja? Par to, ka man vajadzēs televizoru parakstīt, lai neizdzinot ārā. Es vienkārši vidūtas kuņi zinu, kad būs. Es tad iedzīšu to jaunu televizoru parakstīt, savējo parakstīt uz Urbanu, ar šito, to paņemt sev, vai viņš, ja? Davai. Tev ko pajautā neko nevajag tur? Ausi uzsildīt. Es saku, ka kaut kas ir, Davai. Raksti, man dzirdēsi, man telefons tikai uz sestdienu, svētdienu. Nekas. Tas sapratu.